Bija diezgan interesants darbības uzbrukumā. Mums izdevās brīžiem ļoti labas pārējas no aizsardzības uzbrukumā. Savukārt aizsardzībā bija diezgan liels problēmas, jo mēs ļoti bieži kļūdījāmies savā laukuma pusē, tādās situācijās, kad pretinieks mums nespieda kļūdīties. Tas var radīt problēmas, bet pie tā ļoti nopietni jāstrādā. Vēl mazliet varētu teikt, ka nevis mazliet, bet diezgan nopietni mums jāstrādā pie darbības aizsardzībā, pie standarta situācijām, ko arī gribējās redzēt labāk. Par pārējo var teikt, ka mēs esam uz pareizā ceļa un priekš šī posma, es domāju, bija labs sparings. Pretniekiem bija, teiksim, tā jauna, bet pietiekami laba komanda, kas centās no pirmās līdz pēdējām minūtēm mums turēt līdzi. Varētu teikt, ka šodien daudz ko arī izšķir tas, ka mēs vinējām divcīņas. Mēs vinējām otrās bumbas, un līdz ar to arī pie diezgan veiksmīgas darbības presingā mums izdevās atņemt pretiniekiem telpu un laiku pārdomām, ko darīt ar bumbu, un tas viņiem radīja problēmas. Tā kā rezumējot spēli, var teikt, ka bija vienlīdz gan pozitīvs, gan negatīvs lietas. Varbūt šoreiz vairāk mazliet pozitīvo. Šīs dienas spēlē arī varbūt rezultāts atbilst, bet sezonā būs cits futbols, cits spēle. Tādās situācijās nedrīkst pieļaut. Pie tam ir vēl, tur ir kā sistēma, kad uz tālējo štangu paliek viņiem vairāk spēlētāji nekā mūsējie sēdz. Mums ir tur vidiņā uz 16 metru zonas 2-3 lieki spēlētāji. Komanda labi, patīk kolektīvs. Nedomāju, ka būs tik viegli kolektīvā. Un normāli, viss normāli.